Jā, pagājusi nedēļa kopš manas pieredzes, kur es paceļoju ārpus šīs realitātes. Un šodien es gribēju pastāstīt par to, kā jutos tajā momentā, kā nonācu tīrās mīlestības enerģijās. Jā, tajā momentā parādīja, ka viss apkārt ir plūst tā kā iet tā kā mījās un notiek, un Dievs vienkārši spēlējās un priecājās par to visu. Un tajā momentā uzdot kaut kādus jautājumus par politiķiem, vai zeme plakana, vai nezinu, vienalga tas viss likās tik stulbi. Tāpēc, ka tu biji tajā iekšā tajā stāvoklī, ka tu vienkārši kaifo no tā, ka tu vienkārši esi. Un ieraugi, kā tie dzīves notikumi, tie ieraugi tādā kā samezglotā virpulī, tu tā kā griezies tu visu līdzi un tā un apkārt tāda mīlestības enerģija, kā tajā momentā tu piedos lielākajiem savam ienaidniekam. Tu sapratīsi visas šitās te dekorācijas un aktieri, kas mums apkārt runā, viss tas ir tik smieklīgi. Pilnīgi tas nevienam neinteresē tajā momentā, kad nonāc tur. Un tad tu saproti īsto vērtību, ka tas ir tas stāvoklis, kur mums būtu dabiski jādzīvo. Vismaz kaut kādu momentiņu būtu jāpadzīvo tur, un tad tu sajusti to garšu. Un ja tu gribi kaut ko interesantāku, ok, iznāc ārā no mīlestības enerģijas, iznāc ārā šeit, uzvelc klauna cepurīti, ej uz darbu, skolu, ej uz mītiņiem, protestiem, kādiem tur. Vēl kaut ko gribi, ok, dari, dabūsi. Bet tā kā būsi piekusis no tā visa, ja tu zināsi, kur tu vari atgriezties, tad, jā, tās, laikam, tas izskatās. Vieta, kur atpūsties, kur smelties spēkus. Tagad jau nedēļu kā pagājis no tā visa, un vēl joprojām ir iekšā tā, nezinu, es nemāku izstāstīt saviem vārdiem. Jā, un tajā momentā saprotu, ok, tā kā Buda teica, jā, tu vari izvēlēties, mīlēt vai ciest. Un katru momentu mums ir jāskatās. Bet tajā momentā, kad tas apkārtējais lauks, tagad mēs dzīvojam tādā kā ciešanā lauka apkārt, viss apkārt kaut kādas problēmas, skrienis, viņi ņemās kaut ko viens otram, kaut ko tur mēģinām pierādīt un panākt. Bet ja tu dzīvo tajā laukā, tad tici man, tas ir daudz spēcīgāks par visiem šitiem klauniem, kas te mums rādās televīzijās un kas tur spriež kaut kādas dumības. Tas vispār ir smieklīgi. Tas viss ir smieklīgi. Jā, tas bija forši. Tas bija reāli forši. Neteiksim, ka es gribētu visu laiku tādā būt, bet es labprāt paceļotu, jo gan jau vēl joprojām man ir interesanti arī šeit, šajā ķermenī, paķert kaifu, un arī te ir foršas fiškas, kuras varam izmantot, un te ir interesantāk varbūt tur vienkārši kaifo vienkārši no tā, ka tu esi un kāds tu esi, un nekas tevi neskar, bet kaut kāds moments, ka viņš var apnikt, un tad tu atnāc šeit, paņem ķermenīti, labāku, sliktāku, un ok, paspēlēt ciešanas, sāpes, bailes, dusmas, depresijas. Da spēlē, ko gribi. Tava izvēle. Spēlē, ko vien gribi. Man nav nekāda tiesība nevienu nosodīt, ja viņš izvēlējies būt par
kaut ko, bet tu nezini šos likumus un koncentrējies uz to un domā, ka nevar tev palīdzēt, ja gadījumā tu vairs negribi spēlēt. Ciešanas, bailes, aizvainojumu. Tu negribi spēlēt vairs aizvainojumu, ok? To visu var novērst. To visu var novērst, un tad tu vari sākt spēlēt mīlestību. Un tur tas ir forši. Tur ir vērts būt. Jā, meistars Mednis, gmail.com, pieraksties. Ja tu negribi vairs spēlēt veco spēli, var spēlēt jaunu spēli.